Ui, kodolenerģija ir bīstama. Es lasīju, ka radiācija saglabājas 1000 gadu. Viss ir radioaktīvs, pat šis banāns. Ko? Tu gribi teikt, ka radiācija ir visur? Jā, Saule mūs apstaro ar kosmisko radiāciju, un Zeme pilna ar dabīgiem radioaktīviem elementiem. Pat zivīs ir radiācija. Tātad es esmu radioaktīva. Mazliet, bet neuztraucies. Tas ir pilnīgi normāli. Bet kā ar to, ka radiācija saglabājas 1000 gadu? Ak, tur cilvēki bieži kļūdas. Laiks mācīties par pussabrukšanas laiku. Radioaktīvās vielas sabrūk, un ar laiku to paliek arvien mazāk. 10 grami, puse prom, tad 5, tad 2,5. Redzi, kā tas notiek? Tātad visradioaktīvākās vielas izzūd visātrāk? Precīzi. Jo bīstamāks, jo ātrāk sabrūk. Kā svecis un salūts. Ļoti labs salūts. Radiācijas veidi atšķiras. Bīstamā radiācija neiet tālu. Tā, kas tiek tālu, ir praktiski nekaitīga. Pag, kā kaut kas stiprs var netikt tālu, bet vājš tikt? Tāpēc, ka radioaktīvās daļiņas ir niecīgas, daudz mazākas par ātomiem. Alfa daļiņas ir visbīstamākās, bet tās nespēja tikt cauri pat papīram. Beta daļiņas aiztur koks. Gamma stari, kas ceļo tālu, mūs gandrīz neietekmē. Tie vienkārši mums iziet cauri. Mēs tiem esam kā stikls, bet tos var apturēt metāli. Un neitroni? Tos var aizturēt ar ūdeni vai betonu, kas mums liekas ciets, bet mazām daļiņām tas ir kā ūdens. Tad man vienkārši jāturas tālāk no radiācijas avotiem. Precīzi. Tu vari peldēt reaktoru baseinā un būt drošībā. Ūdens ir lieliska aizsardzība. Tātad mūs sargā attālums un barjeras. Tieši tā. Tātad pat ūdenim ir bīstama deva? Ūdens ir lieliski, vai ne? Bet izdara spaiņu stundas laikā bīstams. Ar radiāciju ir tas pats. Daudzums ir svarīgs. Uzspēlēsim devu spēli. 1 banāns, tikai 0,1 mikrozīverti. 400 banāni ir... Atbilst avio reisam no Ņujorkas uz Losandželosu. 40 mikrozīverti. Tātad gada fona deva 40,000 banāni, jeb aptuveni 4000 mikrozīverti. Ja tu saņem 4000 reizes, tas būtu bīstami. Ja gadu laikā... Tad laiks ir tikpat svarīgs kā daudzums? Labi, bet ja es dzīvoju pie kodolspēkstacijas... Tikai 0,09 mikrozīverti papildus gadā. Tas ir? Tu gribi teikt mazāk nekā 1 banāns? Jā, izklausās neticami, vai ne? Bet kā ar avārijām? Mūsdienu reaktoriem ir vairākas aizsardzības sistēmas, un ņem vērā, kodolenerģija izraisa tikai 0,03 nāves gadījumus uz sarežot teravatstundu, kas ir daudz zemāk nekā oglēm vai gāzei. Tātad mēs esam baidījušies bez iemesla. Tieši tā. Zināšanas ir spēks. Nebaidies no radiācijas, izproti to.